Arī tāds viens komentārs, piemēram, kolika operācijas. Kolika operācijas var aizņemt ļoti ilgu laiku. Ja, piemēram, tādas artroskopijas paiet stundas, tas salīdzinoši īsts periods, tad kolika operācijas var aizņemt 2, 3, 4 stundas, kad zirgs ir gulējis inhalācijas anestēzijā. Tas ir ļoti ilgs laiks, un tas ir ļoti smagi un sarežģīti zirga organismam. Un tad gan mēs asistējam viņiem piecelšanās procesa laikā. Mēs viņus velkam gan aiz astes, gan aiz galvas, lai viņiem šo piecelšanos un to stabilitāti iedot arī ar mūsu spēku. Jo es redzēju, ka tā kā ap vēderi tāds uzlikts, lai viņi tā palīdzētu piecelt, ja tāds... Pēcoperācijas laikā tādus neliek. Es nezinu, varbūt jau... Tā kā paceļ viņi tā, viņš ap vēderi un tad viņi tā... Tas ir tas saucamais slings, bet to slingu vairāk izmanto, piemēram, situācijās, kad ir zirgam lausts kāds no ekstremitāšu kauliem, un tad, lai neļautu viņam apgulties, tad viņš tiek likts slingā, lai viņš stāvētu, vai arī, piemēram, zirgi, kur ir ilgstoši guļoši, paši nevar piecelties, tad viņiem arī uzliek šo slingu, lai palīdzētu piecelties. Bet to nedara operācijas sakarā, tas ir vairāk rehabilitācijas laikā, ārstēšanās laikā. Un cik ir vispār bijis ilgākais zirgs, kurš ir uzturējies? Nepilns pusgads bija ilgākais, bet tikko nesen 2 ķēves aizbraucu pēc 2,5 mēnešiem prom. Tā kā tas arī salīdzinoši ilgs laiks. Ja nav noslēpums, kas viņiem bija atgadījies? Tām ķēvēm tām bija radzens čūls, ļoti sarežģīti gadījumi, ilgstoši nedzija. Neskatoties uz to, ka bija intensīva terapija, tur bija jāpilina acīs reiz stundā, reiz 2 stundās. Acis, diemžēl, cevišķi, ja pievienojās fungāla infekcija acīs, tas var aizņemt ārkārtīgi ilgu laiku. Un, jā, tad... No kā veidojas tādas slimības? Radzens čūlu pamatā tad ir traumas rezultātā. Tas ir tas primārais. Acī tā kā kaut kas noticis? Jā, ir trauma notikusi acī, bet, protams, keratīti var būt arī infekciozas izcelsmes, piemēram, virusāls izcelsmes, fungāls izcelsmes. Ar šīm ķēvēm viss sākās ar virusāls izcelsmes un pievienojās vēl sēnīšu infekcija, vēl uveīts. Tas visu komplicē, tā ārstēšana paliek daudz ilgāk, un jā, lai tās acis saglabātu, tad zirgi paliek šeit ilgāk, jo skaidrs tas, ka saimnieki mājās nodrošināt šo terapiju reizes stundā, tas ir ļoti sarežģīti. Tāpēc dažkārt saimnieki izvēlās zirgus atstāt terapijā šeit. Jā, tā drošāk. Viņi parūpēsies, visu laiku skatīsies uz viņu, visu pieskatīs. Tā, kur ir tā telpa, ko tu gribēji parādīt? Tad šeit vēl ir stacionāra boksi.